Man bija galds, man bija 2 matrači viens uz otru, un man bija spuldzīti. Viss. tā mēs tur dzīvojam. Pat ne drēbes, kur izmazgāt neko. Vannā arī tā arī mazgā. Zin kā ziepēm. Džins arī tieši tāpat ņem un mazgā. Un es tur nespēlēju. Un tas bija tāds, ko man likās, bet caur to trenēšanos acīm redzot, ka tu arī mentāli paliec spēcīgāks no tāda viedokļa, kad tu caur to fizisko tā sevi dzeni visu laiku un spiedi, ka tu mentāli pavelc līdzi, un tad tā mentāla daļa savukārt pastum atkal uz priekšu to fizisko, un tas viss aizgāja tā. Jo man bija viena interesanta lieta arī pēc visiem tiem Ventspils vasarām, kur Bružiks mūs tur dzina. Viņš baigi necilvēcīgi tādā ziņā dzina, un teiksim, ka tur tie jo es viņam vēlāk, man bija 28 gadi, es saku, izstāsti man. Tagad jau tu man reāli izstāstīji, kāpēc. Viņš man pateica tā, dzen kā grib, kurš izdzīvos, tas arī spēlēs. Tā. Es saku, kur tu man pieraksti? Nē, izdzīvo. Jo tur bija tāda, piemēram, tādas lietas, kā 2,5 stundas viens treniņš, 2,5 stundas otrs treniņš, un pēc otrā treniņa, kad visi iet uz ģērbtuvi, mēs ejam Zelču un Jansons ārā stadionā skriet 500 metrus 3 reizes. 500, lai ir grūtāk mentāli. Un jāiekļaujās minūte 15. Asins garš mutē. Tur nav, tas kaut kas nenormāls. Vienkārši, tā. Tu jau esi pārgurs tāpat. Nenoskrien. Skriesim vēlreiz. Tā. Tas padomju metodas joprojām. Jā, tur bija izteikti. Un ko es gribēju to teikt? To, ka vienkārši man pēc tam ir, protams, teiksim, džekiem bija traumas un tā tālāk. Tas ir viss sastāvdaļa. Bet es vienalga, kur braucu, tā ir vienīgā labā lieta no tā visa. Es vienalga, kur braucu, man bija tāds skejs. Es pirmais nelūzīšu. Vienalga kā. Pie vienalga kādas slodzes, ko mums dos, kāds atteiksies ātrāk no šitā visa. Tas bija tāds, tādā ziņā, ka mentāli tu esi savādāk sagatavot. Bet lēši var dzelži. Vai tur nebija Viņi savādāk. Viņi te treniņā ir tā, ka viņi gan savā starpā, gan visi. Mēs man liekas, ka vairāk, viņi konkurē vairāk, gan viens ar otru. Es tieši esmu arī ar nākamās paudzes un vēl citiem džekiem runājis, un viņi saka, tur Lietuvā tur visi grib noēst. Ir čomi ārpus laukuma un tā tālāk, bet treniņā tur vispār tur līdz asinīm var aiziet. Tas bija arī tavs gadījums. Tāpat, jo ir sevišķi jauni džeki, kur visi gribēja pierādīt, ka viņi ir uzspēlēt. Martins Mažēka spēlēja tev kopā, ne? Martins spēlēja. Viņš vispār bija vēl jauni. Viņam bija 18. Jā, 85. Viņš bija baigi jauni džeki. Labi, bet tu tagad aizbrauc no tiem bukiem, kur tev bija galds spuldzīti un matrači, tu aizbrauc uz Klaipēdu. Kas ir tas, kas tev tur sagaida? Tīri tādā organizācijas ziņā. Jo tagad mēs zinām, Klaipēda, tas ir tur Eiroligā uzspēlējis klubs, bet kas tas bija toreiz? Nē, tur nekas prātīgs tādā ziņā nebija, bet man bija normāls dzīvoklis, un man bija normāls dzīvoklis, un man bija ēšana. Un man tās divas lietas vajag uzreiz, tad es varēju. Un es neko citu nedarīju. Tieši tāpat trenējos pirms pēc, viss, cik es varēju. Tu turpināji studijas? Nē, es biju pārtraucis uz brīdi, un es kaut ko tur plāpīju vēl pēc tam. Bet pēc tam tad es atmetu vēlāk ar roku, bet tad jau man bija 24. Un tas ir galvenais iemesls, kāpēc es arī nemācījos. Jo es vienkārši tik daudz trenējos, ka es nezinu, kur to visu iespiest. Man pa dienu arī jāpaguļ, tāpēc, ka es esmu rīt treņņā sev nodzinis tā, ka tur nav reāli. Un tad visu laiku pēc būtības tas, ko tu dari, es vismaz ko darīju, es ar kustību, ar driblu metienu vienkārši kačāju. Tā bija viena lieta, kur es varēju izdarīt labi. Pārējās tur tā nosacīt, Tas man, vienkārši pēc tā dribla uzliek tā, lai tev nevar, tā, lai tev netiek līdzi, un tā, lai tu taču var precīzi arī tos. Un tie ir tāli 2 punktu metieni, kurus analītiķi šodien teiktu. To taču nevajag darīt, Tas bija tāds. Bet viena lieta, ko es vēlāk tikai sapratu, ka man vajadzēja acīm redzot, pie tā kāds basīts gāja, tad vajadzēja vairāk to 3 punktu metienu lielāku daudzumu mest viņus vienkārši. Un es vienmēr, man bija
2, 3, varbūt 5. Tas vēl bija laiks, kad arī 3 punktu līnija jau tā bija tuvāk nekā tā šobrīd. Jā. Es nezinu, jo man tas neko, man liekas, kad es tādā ziņā nevaru pateikt, ka man tas kaut ko izšķirt, jo tie cik sanāk 25 centimetri, jā? Nu, nedaudz, jā. Jā, bet man arī tagad, piemēram, kā tagad, ko es tagad varu? Tagad es neko nevaru, vienkārši, arī tad, kad es vēlāk spēlēju, man tas nespēlē bagu lomu. Klausies, Lietuvas, tas LKLs ir šobrīd top 10 čempionāts Eiropā, tur vismaz Eurohoops tā raksta, un tiešām tā arī izskatās uz acis skatoties. Kas toreiz bija Lietuvas čempionāts, cik stiprs bija tavuprāt? Tu biji uzspēlējis Latvijas čempionātā, tā bija tava pieredze, un tas FIBA kauss, kur tu spēlēji pret citu valstu komandu. Viņiem, manā skatījumā, viņiem tajā laikā diezgan tādas zvaigznes arī tie basketbolisti bija, kas visi Eirolīgā spēlēja. Un es tev nevaru pateikt, ka tagad tā ir. Jo kaut vai es pieņemsim skatos uz tiem pašiem Žalgiris sastāvu. Viņi ir Eirolīgas spēlētāji, viņi tur Eirolīgā ir, bet, pareizi sakot, viņi Eirolīgā ir, vai viņi ir Eirolīgas spēlētāji, tas ir jautājums. Ja? Tas nav tikai Lietuvas jautājums īstenībā, jo Turcija arī ļoti daudz turku, kuriem tur nebūs jāatrodas pēc līmeņa. Jā, un tā, ka tajā laikā bija, jo saprot, kaut tas pats, es saku, Macijauskas un šis kauss, kurus es tā labi atceros, ja Saits, ja? Viņi bija tādi, kur varēja tā kā uz jebkuru Eirolīgas komandu braukt. Viņiem nebija tā kā mājās tikai jāspēlē, bet es neredzu, kur no Žalgiris džekiem, kur cita Eirolīgas komanda tā kā īsti tur plēstos, lai dabūtu. Bet varbūt es kļūdos. Es nezinu, es vienkārši dažas tādas, ko es, ko uz acis tu redzi, šis īsti tā kā, no vietējiem es teiktu, ka šogad nav īsti tur tāda. Jā. Tā kā tā kaut kā. Jā. Bet labs tas čempionāts kopumā arī tajā laikā. Mēs jau pēdējā. Kur tur nav, tur nebija jautājums. Tur nebija jautājums. Pirmo reizi tu no latviešu treneriem arī nonāci pie Leišu trenera Grigorijs Pancerovs. Jā. Tāds speciālists. Ar ko viņš atšķīrās no latviešiem, ar ko tu biji strādājis iepriekš?